Labdien, cienījamie klātesošie. Jāsaka, laikam jāturpina šī filozofiskā doma, jo Linda domāja filozofiski, salīdzināja savu darbu ar puzles likšanu. Es, kad domāju par mazāk formālu nosaukumu šai prezentācijai, arī domāju, varbūt nosaukt par Pelnurškītes darbu. Bet, labi, Pelnurškītes darba tur bija arī ļoti daudz, bet tas nebija galvenais. Jo galvenais ir saskaitīt, iegūt kaut kādus skaitļus, kādus ciparus, tātad pārvērst mūsu zināšanas konkrētajos ciparos. Un tāpēc man gāja vairāk doma, ka tā ir tā neizpildamā misija, bet pēc tam es sapratu, ka nosaukumam būtu jābūt saskaitīt nesaskaitāmo. Un tas ir tas, kas reāli atbilst tam, ko man bija jādara. Un, ja mēs runājam par nesaskaitāmo, skaidrs, ka nevelti iepriekšējie ziņotāji teica, ka būs arī bezmugurkalnieki, un par tiem arī teiks, ka to ir daudz, tie ir daudzveidīgi. Nav jāmeklē tālu pierādījumi, bezmugurkalnieki tiešām ir plašākā zināmā dzīvnieku grupa, un no tiem kukaiņi arī ir tā plašākā grupa, kas veido praktiski ļoti lielu īpatsvaru no visiem dzīvajiem organismiem. Un, ja mēs runājam, es te ieliku vienu mēmu, tāds pats mēms ir arī attiecībā uz bezmugurkalniekiem. Šim dizains man vienkārši patika vairāk, bet mēs runāsim šodien par bezmugurkalniekiem kopumā. Un, tāpat kā šajā sejas izteiksmē, tas gan ir briesmīgs tāds, gan arī iedvesmojošs pasākums. Saskaitīt šos te organismus, jo īpaši Natura 2000 teritorijām. Un man prieks par to, ka tas, ko es gribu teikt, ļoti sasaucās ar to, ko jau teica iepriekšējie kolēģi. Tā kā, principā man atliek tikai papildināt, vai praktiski mans mērķis ir pastāstīt kaut kādus konkrētus gadījumus, kā tas bija, kā mēs mēģinājām kaut ko saskaitīt. Un, ja mēs paskatāmies, tad kopumā biotopu direktīvas 2. pielikumā bija 25 sugas. Par laimi ar visām sugām es neesmu strādājis. Iesaistījās pumpurgliemežu un gliemeņu skaitīšanā arī dignapilāte, mudīte, rudīte un arī otars opermanis. Tā kā, bija labi palīgi. Vai arī es viņu palīgs biju, grūti teikt. Bet, ja mēs paskatāmies par to, cik liels ir darba apjoms, tad, jāsaka, te ir 5 top sugas. Tātad, cik teritorijās šī suga ir konstatēta. Tātad, topa galā, augšējā galā ir spilgtā puruspāre ar 81 teritoriju, tad nedaudz atpaliek zirgskābiņu zilinītis un arī osmoderma ar cienījamo teritoriju skaitu. Tā kā tas, ka suga konstatēta noteiktajā teritoriju skaitā, tas nelīdz galam nozīmē, ka sugai viss ir labi. Īpaši attiecībā uz osmodermu mēs saprotam, ka problēmas ir, problēmu risināšanai tiek veltīti diezgan daudz dažādi līdzekļi. Tajā skaitā nesen sākās projekts ilgtermiņa, kur mēs, domāju, izzināsim šīs sugas bioloģiju un arī veiksim apsaimniekošanas pasākumus. Es būtu domājis, ka Šneideram izmīlis būs kaut kur topā, bet pašlaik tās ir 36 teritorijas, tā kā perspektīva vēl ir, ņemot vērā, ka tā suga tiešām izstrādāja dabas aizsardzības plānus. Ja tās sugas tur nav, tad lielā mērā tā būs. Ja vienīgi tur ir atbilstošie biotopi. Tā kā runājot, kā mēs strādājām, tātad galvenie principi bija, pirmkārt, izmantot visus pieejamos datus. Jāsaka, ka
teritoriju līmeņa mērķu noteikšanai galvenais datu avots tomēr bija šī Natura 2000 teritoriju bezmugurkalnieku monitoringa dati, jeb anketas. Jāsaka gan, ka monitoringam ir tāda tendence, ka ne visas monitoringa aktivitātes beidzas ar sugas uzskaiti, un tas nenozīmē, ka sugas tur nav. Līdz ar to nācās pārskatīt visu gadu šos te monitoringa datus, pat sākot ar pirmsākumiem ar Emerald datiem. Un līdz ar to dati tika izmantoti, tie svaigākie dati. Un tas nozīmē, ka datu trūkums, datu deficīts mums vienmēr pastāv. Un, ja skatoties, ka sagatavojot šos te mērķus, jau jūtās datu deficīts, bet jo laiks iet uz priekšu, jo šis deficīts, diemžēl, kļūst tikai lielāks. Protams, dabas datu pārvaldības sistēma Ozols ir labs rīks, lai identificētu atradnes. Ar atradnēm es vēl pateikšu vēlāk, bet šīs atradnes, teiksim tā, peld laikā. To jau iepriekšējie ziņotāji minēja, kad tā atradne kļūst par vēsturisko, tas ir interesants jautājums. Dabas dati, sabiedrības iesaiste arī ļoti liels iespējas, un arī, teiksim, tādu cilvēku, kas vāc datus un dalās ar datiem, arī, teiksim, tie ir zelta vērtē, jo īpaši sveicieni Mārtiņam, kas tiešām apkopoja datu bāzi, kur datu iespējams vairāk nekā Ozolā. Tīri par sugu atradnēm, vismaz kaut kādām konkrētajām grupām. Tā kā, protams, paldies visiem speciālistiem, to es droši vien vēl pateikšu, literatūra un dabas aizsardzības plāni, kas sniedz šo jauno informāciju. Un, protams, projekti un pētījumi. Un šī gadījumā jāpiemina Vides aizsardzības fonda finansētie pētījumi, kuru bija nemaz pēdējā laikā, un kas nesat tieši lielāko pienesumu šim te mērķu noteikšanai. Un katrai sugai ir individuāla pieeja, sugas ir ļoti daudzveidīgas, ļoti dažādas vides un tā tālāk, bet šī te individuāla pieeja savienojas ar to, ka katrai teritorijai šī pieeja bija vienāda. Tātad mēs iegūstam salīdzināmus datus. Pat ja šie dati varbūt nav tik precīzi skaitliski, bet starp teritorijām šī sakarība pēc būtības pastāv, un līdz ar to šīs problēmas, kas var tik identificētas, tas tiek identificētas. Tas salīdzinot šos blīvumus starp teritorijām. Un jāsaka, ka nekādā ziņā, teiksim, arī tas, kas izdarīts, nav tas gala vārds, jo nāks jauni dati, nāks jauni projekti. Es te gribētu pateikt, ka mums nav jāapstājas, mums nav jāsaka, ka mēs izdarījām un viss. Nē, problēmas palika. Problēmas diezgan daudz, un tās ir jārisina, un finansējums, es ceru, ka turpinās nākt arī dažādu problēmu izzināšanai. Attiecībā uz Natura 2000 teritorijām lielākā daļa datu, teiksim, lielākā daļa rezultātu tika izteikta īpatņos. Tas nav viegli, turklāt ar īpatņiem mēs varam saprast kaut ko pavisam dažādu. Principā monitoringa ietvaros uzskaita no preimiginālajām stadijām pamatā kāpurus dažām sugām, un dažām sugām uzskaita imago. Un šī gadījumā, ja suga ir ar viena gada ciklu, viss ir plus mīnus skaidrs. Cik mēs imago saskaitam, tik ir, bet ja suga attīstās 2 gadus, tad tas nozīmē, ka, kad vieni imago ir, tad pirmā gada, teiksim, varbūt šie kāpuri arī pastāv. Un līdz ar to tad jāsaprot, ka tāpat kā ar maivaboliem, 1 gadu viņu ir daudz, 2 gadu ir maz. Tas nozīmē, ka tas kāpuru skaits katru gadu atšķirīgs. Un lielā mērā mēs varbūt arī nevaram uzskaitīt precīzi šo te plānoto imago skaitu vai īpatņu skaitu kopumā, kas vienu brīdi teritorijā pastāv.
Protams, vēl viena opcija ir tīkla kvadrāti. Standarta pieeja ir 1x1 kilometrs, bet tas arī sniedz tikai informāciju par to, kas suga tur pastāv. Līdz ar to kaut kāda detalizētāka informācija nav. Šī gadījumā mums tāds veids, izteiksmes veids ir piekopts osmodermai un dobumu mainskorpionam, tāpēc, ka nebija variantu, kā izdarīt savādāk. Vēl viens variants ir vertigogenesi, kur tika izteikts kvadrātmetros, sugai piemīt. Attiecīgi viens no būtiskajiem pieņēmumiem, kas tika pieņemts balstoties uz literatūras datiem un varbūt arī uz kaut kādām tādām vairāk vai mazāk sajūtām un uz pieņēmumiem. Kopumā daudz pieņēmumu šajā darbā bija. Tad tas, ka minimālā dzīvotspējīga populācija ir ap 50 īpatņiem. Un līdz ar to, tad, kad vispār kaut kādu datu nebija, tad mēs pieņēmām, ka tie ir 50 īpatņi, kad bija kaut kāda izolēta populācija, kuru nevarēja saskaitīt, mēs arī pieņēmām, ka noteikti tie ir vismaz 50 īpatņi, un no tā mēs šo te spēli spēlējam. Piemēram, šī suga, viena no tām sugām, kas konstatēta vienreiz vēsturē, principā Latvijā, aktuālajā vēsturē, tā ir dzeltenkrūšu envabole, un mēs iekļāvām to ar 50 īpatņiem. Varēja, protams, pateikt, ka tā populācija vairs nepastāv, bet tā ir vienīgā vieta, kur tā suga vispār zināma Latvijā. Līdz ar to tā pazaudēt to teritoriju vispār negribējas kā tādu. Attiecībā uz tām sugām, kur mēs vērtējām kvadrātu tīklā, pagājušajā gadā tika finansēts viens Vides aizsardzības fonda projekts, kuru mēs gaidījām rezultātus arī šīs izvērtēšanas procesā. Domājam, ka būs kaut kas smalkāks. Jūs redzat, ka attēlos, ka bija gan īpatņu marķēšana, gan bija vides DNS pētījumi, attiecīgi gan dobumos, gan uz stumbra un, teiksim, ar rullīšiem rullējām dobumā, ārpus dobuma, lai konstatētu dobumu mainskorpionu. Jo tā mēs gribējām iziet vismaz uz apdzīvotiem kokiem. Par brīnumu mēs neatradām nevienu 3 teritorijas – Lubāna Mitrājs, Ziemeļgauja un Ances purvi un meži. Un šīs sugas DNS mēs neatradām. Mēs atradām līdzīgas sugas DNS, bet šīs nē. Tā kā katrā ziņā arī par osmodermu nevar droši pateikt, ka konkrētajā kokā bija vai būs. Līdz ar to būtiski ir saskaitīt visus kokus, kas ir piemēroti sugai un varbūt piemēroti nākotnē. Tā kā uz nākotni domājot, mēs gribētu no kvadrātiem, tīkla kvadrātiem pāriet uz konkrētiem kokiem, bet šim mērķim visās teritorijās būs jāuzskaita koki. Pie tā mēs arī piestrādāsim. Vēl viens interesants moments par sugu, tā ļoti īsi. Tas ir ošu pļauraibenis. Kā mēs darījām? Sākumā bija punkti dzīvotņu, tad mēs uzlikām uz punktiem buferi. Attiecīgi, tā dispersija, kas pieņemta sugai, tie ir kaut kādi ap 200 metriem droši vien. Un savienojot visus buferus, mēs ieguvām poligonu, sugas sastopamības poligonu. Sugas sastopamības poligonā, ņemot vērā, ka tā ir ekatona suga, kas sastopama starp atklāto ainavu un mežu, tad saskaitījām visu ekatonu garumus. Un mums, protams, bija lielākoties arī dati par uzskaitēm Natura 2000 monitoringā, tad mēs zinājām, cik uz noteiktu ekatona garumu ir uzskaitīti īpatņi. Tad mēs, attiecīgi ekstrapolējam šos datus uz visu ekatonu garumu un ieguvām interesantus datus. Tā kā, kā variants. Vēl viens projekts, kas arī
Vides aizsardzības fonda finansēts, ir par sarkano plakani. Kāpēc es izvēlējos šo sugu, par kuru drusku vairāk pateikt? Tāpēc, ka tiešām tika ieguldīts diezgan daudz darba. Linda jau pastāstīja, kas patīk šai sugai, attiecīgi kritalas. Jāsaka gan, ka projekta ietvaros mēs konstatējam, ka patīk arī sausokņi. Bet cik lielā mērā šie sausokņi patīk, tad tas ir nākotnes jautājums, jo pētījuma kaut kādā vidū teikt, ka mēs sākam visu kaut ko pa jaunam, tas arī nebūtu pareizi. Tā kā, ja nav kritalu, tad droši vien sausokņi arī patiks. Un kopumā mēs sākumā veicām priekšizpēti, 3 teritorijās apsekojām katrā 90 parauglaukums. Tur bija piemēroti, nepiemēroti, optimālie, suboptimālie un nepiemērotie parauglaukumi. Attiecīgi ar nepiemērotiem nekas labs nesanāca, tāpēc mēs visus konstatētos īpaņus piemērotajos parauglaukumos faktiski sadalījām uz parauglaukumu skaitu, iegūstot vidējo. Tas tāpēc, ka statistiski netika pierādīta saistība ne ar vienu no faktoriem, kas tika uzskaitīti. Mēs uzskaitījām mitrumu, mēs uzskaitījām, kritalas stāvokli, dažādus aspektus, mēs uzskaitījām kritalu skaitu, nekā. Līdz ar to metode bija matemātiska, līdz ar to mēs uzskaitījām, ka noteiktā, kvadrātkilometrā ir vismaz 50 īpatņi, un tad sarēķinājām, cik vajag apsekot parauglaukumus, lai šo te minimālo populāciju aprēķinātu. Un līdz ar to tur sanāca tā formula, kas ir lejā, un šī formula, izskatās šādi. Tātad mēs šī projekta ietvaros katrā teritorijā, kur zināma suga, uzskaitījām katrā kvadrātkilometrā šo te noteiktu parauglaukumu skaitu. Un attiecīgi šīs te 225 ir tas koeficients, ko mēs ieguvām. Es tagad baigi steidzoties neiedziļināšos tajā jautājumā, bet, ja kāds grib šo te metodiku, tad metodika ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Un vismaz tas pozitīvais moments, ka mēs ieguvām konkrēto skaitu un konkrēto īpaņu skaitu balstoties uz matemātiskām metodēm un balstoties uz reāliem datiem. Un ko mēs tad darījām? Mēs salīdzinājām blīvumus visās teritorijās un attiecīgi šeit jūs redzat, kad par optimālo blīvumu mēs pieņēmām teritoriju, kur suga ir plaši sastopama, kur ir, tai piemēroto biotopu ir daudz un kur tā populācija ilgspējīga. Līdz ar to tā teritorija ir ābeļi un tikai viena teritorija sanāca, kur to konstatēto īpaņu bija vēl vairāk. Jāsaka, ka te mums gadījās tāda teritorija kā Moritsalas dabas rezervāts, un rezervātam vienmēr ir cita pieeja, attiecīgi tur mēs negājām, ja mēs tur slaidā bija, ka mēs pētījumā 4000 kaut cik kokus, nevis joslas nomizojām, tad rezervātam tas vispār nedara, un līdz ar to rezervātos drusku uzmanīgi paskatījāmies, un suga tika konstatēta, un attiecīgi šis blīvums varbūt būtu lielāks, ja tiktu pielietota standartizēta metode. Bet katrā ziņā šie dati ir iegūti. Par valsts līmeņa sugu aizsardzības mērķiem, te pievienojās vēl virkne sugu, kā jūs redzat, tad kopumā 38, un klāt nāca gan virkne spāru sugu, gan virkne tauriņu sugu, un katrā ziņā, kā tas ir? Tas ir, ka ar
izplatības šo te areālu katrai sugai īsti nav problēmu. Iepriekšējie ziņotāji teica, ka arī Otards teica, ka mēs pieņēmām, ka ja suga ir areāla vidū kaut kur, tad nav pamata domāt, ka suga nav, teiksim, sastopama kādā daļā no Latvijas, jo īpaši, ja tai piemērotie biotopi pārstāvēti visā Latvijas teritorijā. Bet ir sugas, kurām tiešām sastopamība ir ierobežota kaut kādā teritorijā. Šī gadījumā karte labajā pusē attiecīgi zobspārnu uz Fingam, kam vismaz zināmās atradnes, ja ir, tad ir Austrum Latvijā. Tā kā šeit jau drusku cits aprēķins. Attiecībā uz citām, uz populācijas aprēķiniem, tad te redzams, ka ir 5 izteiksmes veidi šī te populācijas īpatņi. Īpatņi tas ir ļoti labi, ja mēs varam balstoties uz pētījumiem pateikt, cik tad īpatņi īsti ir. Tad lokalitātes, jeb kaut kādas konkrētas atradnes, jeb tie punkti zināmie. Tad vēl viens variants tīkla kvadrāti, dažāda izmēra. Pamatā tas ir 1 kilometra kvadrātu tīkls un vienā variantā arī 5. Un bija sugas, kuras, diemžēl mēs nevarējām arī noteikt. Attiecīgi tas pats, tā pati dzeltenkrūšu enoboli netradām iespēju, kā izteikt šo te populāciju. Attiecīgi 5 kilometri grīds teiktu slikta pieeja, neprecīza. Kaut arī ir varianti, ka mērā arī 10 kilometrus, bet te ir jāsaprot, no kurienes nākuši tie dati 5x5 kilometri. Un 5x5 kilometri praktiski attiecināms uz visām spārēm, un tas attiecināms uz dažādiem Mārtiņa Kalniņa datiem. Attiecīgi gan no apkopojuma grāmatā, gan no disertācijas, un tur bija galvenais šajā te visā, ka ir vienā veidā izteikti dati, ko var izteikt visā periodā. Gan vienā, gan otrajā, gan trešajā posmā. Un šī gadījumā šie dati mums noderēja, un tos mēs arī izmantojam. Jāsaka, ka kas būs kaut kādā nākošajā posmā, kad diez vai kāds spēs apsekot visus šos 5x5 kvadrātus un vēlreiz apstiprināt šos te datus. Tā kā, tas ir tāds jautājums uz nākotni. Attiecībā uz lokalitātēm, tad 53% ir lokalitātes. Piemēram, ja suga ir sastopama ezerā, ir skaidrs, ka ezers var tikt pieņemts kā viena lokalitāte. Ja tas ir mežs, kādā veidā var izgriezt no meža kaut kādu konkrētu vietu, tas ir problemātiski. Un līdz ar to te jūs redzat arī šos te plusus un mīnusus, kādus es redzu. Tālāk par plakani. Attiecīgi, te mēs varam redzēt datus. Sarkanā grāmata, viens no ziņojuma periodiem, tātad 2007. gada, un pēdējie dati šī te VAF projekta. Mēs redzam, ka šo te punktu skaits palielinās, kas varētu atspoguļot populācijas palielināšanos. Bet īstenībā tas faktiski neko neizsaka, tāpēc, ka ir palielinājusies pētījumu aktivitāte. Un līdz ar to iespējams sugas ir iespējams arī sugas populācijas samazinājums, neskatoties uz to, ka uz šīta papīra izskatās, ka ir vairāk. Un, ja mēs paskatāmies 19. gadā, tad 18. gadā tika noziņoti 14 kvadrāti, tagad 45, un tas droši vien vēl nav beigas. Un beigās es gribētu par izplatību, tas ir viens no biotopiem, kas sugai ir, teiksim, saistošs piemērots. Un, ja šis biotops ir pieejams visā Latvijas teritorijā, tad droši vien arī suga ir sastopama, praktiski visā Latvijas teritorijā. Tikai jāpēta tālāk. Un beigās droši vien es arī gribētu pateikt paldies visiem, kas atbalstīja. Viens ir tas, ka bez GIS
speciālista palīdzības tur nekas nesanāktu. Tā kā liela daļa darbu tika veikti Argis starpniecību, tad droši vien Māris Nicis būtu tas, kas mani atbalstīja visā šajā procesā. Protams, arī kolēģi, kas dalījās ar datiem, idejām, gan Mārtiņš, gan Voldemārs, gan Nikolais, gan droši vien Kristaps, tā kā un vēl citi. Tā kā Otars ar idejām un droši vien kaut ko es aizmirsu. Bet es jau pārtērēju vismaz 3 sekundes, tā kā paldies.